ņem līdzdalību visi 3 braucēji. Jā. Ja mēs runājam par kopējiem rezultātiem pirms dienas kā braucienā ar 11 punkti ir Polija. Un tā nav mēs redzēsim, kāds būs galējais rezultāts tieši un lēmums no sacensību galvenā tiesneša. Bet man ir liels aizdomas, ka no šī brauciena tiks izslēgts tieši Lagačovs Krievijas komandas braucējs. Nu ko, aplaus 3. vietā. Un pirmās vietas ieguvēja, varētu teikt, daļai sensācijā. Itālijas komanda! Un vienkārši aizies galvā, kas to varētu domāt, pateicoties viņam faktiski. Šie te čāļi, šie te vīri ir pirmie. Vēl jau vairāk viņi brauca pēc rezerves braucēja pirmā vietā. Jā, tie ir viņi itāļi. Vēlreiz aplausi pirmās vietas ieguvējiem.